Esam atbraukuši arī līdz Maķedonijai, un viena lieta, kas ļoti atgādina Balkānu valstis, diezgan tipiski, ka lūkā ir ar pārkingu. Sanāk, mēs gribam iet pa trotuāru, bet nē, mums būs iet pa braucamo daļu. Un te var redzēt, cik vienkārši ļaudis šeit dzīvo. Ieejas darba laiks. Vienkārši ar roku uzrakstīt lapiņu. Kāpēc tu esi Maķedonijā? Tāpēc, ka man drīz būs dzimšanas diena. Kur ir tavs saules brilles? Viesnīca. Stāsts sekojošs. Šī ir man dzimšanas dienas nedēļa, un nolēmām atbraukt to atzīmēt Maķedonijā. Šodien tāda nomākusies diena, un es kaut kā neiedomājos paņemt saules brilles, tāpēc visu laiku jāmiedz acis, jo tomēr gaisma ir ļoti tāda spēcīga, bet ir nežēlīgi karsti. Sauļoties baigi nevar, bet es domāju, ka nemaz arī negribētu. Mums var visu piedot, ka es aizmirsu saules brilles, ka tu aizmirsu telefonu turētāju mašīnai, ka tu aizmirsu mikrofons, jo mēs tomēr gājām gulēt 4 un cēlāmies 9, tā kā... Gājēji tiešām šeit nav prioritātes. Nu, ja aiziesim uz vecāko pilsētas daļu, uz veco tirgu, jeb Old Bazāru. Ļoti interesanti, ka visur kafejnīcās sēž tikai vīrieši. Dāmas noteikti mājās strādā. Kā par spīti atgriezās ar lietus. Un tad, kad mēs esam viskaistākajās ieliņās, kuras gribas izstaigāt. Nu. Te nu bija 30 grādi un saule, ir 27 grādi un lietus. Un, ja vēlies internetu, tad iesaku tev A1 20 gigabaiti 2 nedēļām izmaksā 299 dināri, kas ir aptuveni 5 eiro. Mans vīrs ieturās. Viņš ir launadziņš. Šie garšīgie Albānijas čipsi, ja. Pēc mums kaut kas? Zini, ko es tikko pamanīju, ka tev uz vienas rokas pirkstiem var saskaitīt, cik cilvēkiem, cik sievietēm ir šorts vai svārki virs ceļiem. Nevajag visas statujas filmēt, nevajag.
Tā māja izskatās cietusi. Procesā vēl. Ko te gan diezgan daudz var pamanīt, saules puķis sēklas. Spēju iztēloties, jau sēžam šeit čaļus un meitenes 3 svītru apģērbā. Un ēdot. Tādas te redzējuši, godīgi sakot. Bet gan jau, ka mēs varētu izvilkt kostīmus un paēst tās sēklas parādīt. Tad šādi tu ēd mājās sēklas ar 3 svītrām, ja? Jā, un sēž uz trepītēm. Elise saka, ka Skopje esot tāda pat kā Rīga. Jā, tikai karstāks, vairāk statujas un noplukušāk bišķīt. Karstāk ir, bet līdzības nav. Varbūt arī nav. Man ir karsts un dūriens. Mums beidzot kafijas pauze. Stāniņi, ļoti forša vieta. Tā skaisti izdekorēts. Bet ļoti karsti. Dienas vidus ļoti labi silda, karstumiņš ir Bet ko mēs tikko sajūtām, ka jāaiziet nedaudz iepirkties. Mums 3 rītiem vēl brokastis vajadzēs. Jā. Un aiznesīsim mājās brokastis un tad iesim vakara pastaigā. Mēs esam izlīduši atkal vakarā ārā. Iziesim kārtīgi aplīts. Tagad ir daudz, drusku vēsāks ir. Ne? Foršs parks diezgan liels. Skopjas centrā ir iespēja, kā redzēja, tikko iziet arī ir caur labirintu. Elise izskatās ļoti priecīgi. Viņa arī kaut ko meklē. Tualeti nav. Labrīt! Mēs dodamies pēc auto. Un ir jau diezgan karsti jau no paša rīta. Kur te ir daudz strūklaks, tur ir vēl viens strūklaks. Viņiem patīk tās skulptūras, un tās ir no visur, kur vien var iztēloties. Te ir tiešām smuki patiesībā. Mēs izbaudam, vai ne? Īstenībā es varu pastāstīt. Es esmu novērojis, ka te diezgan konservatīvi tie cilvēki izskatās. Un mēs ar Aldu esam tādi,
nu, diezgan atkailināti. Un uz mums vienreiz cilvēki atskatās un skatās ilgi, un arī acīs skatās, un ne tikai acīs. Bet mēs kaut kā jūtamies labi. Es ceru, ka tas nav kaut kāda necīņas izrādīšana, jo ir tiešām ļoti karsts. Es nezinu, kā tie cilvēki garajās biksēs var nostaigāt. Bet jā, šodien mums ir plāns. Paņemam mašīnu, mēs brauksim tur augšā kalnā. Rekur mums būs šitāda zuza. Braucam dzīvē. Braucam dzīvē? Braucam dzīvē. Elis jau to parādīja, dabūjām Opel Corsa autonomā, tāds pats kā bija mums sensenajā laikā 2021. gadā Malagā. Labi, vēlāk parādīšu, kā izskatās, bet tagad esam atbraukuši uz kalnu, kur ir uzbūvēts krusts, laikam no metāla, un pusceļš ar auto jābrauc un tālāk ar vagoniņu. Un šis stāvoklis darbdienās ir bez maksas. Bet ņem vērā, ka tas ir 4. jūnijas, varbūt vēlāk jūlijā, augustā un citā mēnesī ir savādāk. Drusciņi aplauziens, netiksim augšā ar cable car, jo, redz, esot defekts un tur esot jālabo. Te jau vairāk cilvēki raksta komentāros, kad atbrauc vienalga kurā dienā visu laiku ir vai nu cieta, vai nu nestrādā, vai nu kaut kas jālabo, kas ir drusciņi vilšanās, bet nu neko darīt, par laimi ir ceļš, brauksim droši vien ar mašīnu augšā. Tā kaut kā. Un šis piedzīvojums mums izpaliks, jo augšā braukt ar auto tomēr nav atļauts. Nu, mēģināsim varbūt citu dienu, varbūt tad tas cable car strādās, bet, nu, jā. Šodien ar to arī beigsim, kalnā netikām, braucam uz kanjonu. Ar vagoniņu, kā jau redzēju, nesanāca uzbraukt pagaidām augšā, to pamēģināsim ceturtdien, tas ir pēc 2 dienām, bet nu, tagad apskatīsim, kas ir Skopjai salīdzinoši tuvu. Kanjons, Maka kanjons. Nu, ejam! Apķers man būt mani! Apķers mani! Un izbrauksim ar to mīksto laivu, aizbrauksim uz Zalu. Cena 1200 Maķedonijas denāri. Tas ir 2. Pišķiņ jāpakāpj uz Zalu. Es jau redzu. Izskatās bojas.
Piesēžam te. Apēdam bulku. Šeit. Es zinu, netīras galds, kā te viss notiek. Nav pelnu trauks, laikam. Ēdīsim. Esam nedaudz ieturējušies, labi pēduši, ar laiviņu izbraukuši. Nu, tagad jāir pastaigāties nedaudz šeit gar to kanjonu. Diezgan forši tāda taka izskatās. Nu, kā Google rakstīts, tad turpat atpakaļ esot aptuveni 5 stundas, jeb 10 kilometri, es nezinu, vienā vai abos virzienos. Bet, nu, bišķi paiesim, tad jau redzēs, cik ilgi gribēsim. Varbūt tu gribi nopeldēties? Pa pliko? Taka ir ļoti viegla, pateicīga, gar klints malu, skaistiem skatiem uz kanjonu. Un šādiem te šauļuņiem. Forši riktīgi. Pēc 2,69 kilometriem mēs jūtamies nedaudz saguruši. Varbūt tāpēc, ka mums ir izdzerts ūdens gandrīz un ir diezgan sutīgs. Nu, kā redzam Elises acīs, mums ir jādodas atpakaļ. Tiekamies vēl pēc 2,69 kilometriem. Paldies par uzmanību. Kāpēc tu izklausies tā kā radio? Mēs esam noguruši, mēs gribam ēst, mēs iesim uz restorānu, bet nevar zināt, vai uzreiz tiksim. Varbūt būs jāgaida rindā, tāpēc ir garšīgie horvāti čipsīši jāgaida. Mēģināsim savu veiksmi šajā kuģī. Cerams, ka būs galdiņš. Dabūjām iet pie galda, kā redzam, šobrīd vēl ir tukšs, jo gaidām savu dzērienu, savu ēdienu un svinam Elises, nesvinam neko. Vēl nesvinam, rītsim šonakt. 2:45 man viņi ir jāpamodina. Nē, bet drīkst apsveikt. Šis ir behind the scenes. Es gribu ēst, Elisai vajag Instagram. 2 sekundes. Pildītas. Izskatās šādi. Kāpēc tu man filmē? Nu, pastāst, kā tur bija, vai tu iesaki? Tur bija nereāli garšīgi, ļoti salīdzinoši draudzīgas cenas. Nu, es ieteiktu visiem tur iet un paņemiet siera kūku, kas ir viņa pirms ēdienas. Mēs paņēmām milzīga, pietiks 2.